Šeit esot uztaisīts no sudraba tās pamatnītes un kaut kur esot apstrāde ar ziloņkaulu. Lūk, un tas viss tas stikls, tas ir kristāls. Man gan pašai tas neko neizsaka, tas ir liels milzīgs, bet nu, tikai priekšpilīm. Šie nu tagad ir sultāna vīrieša daļas apartamenti. Šeit ir audiences istaba, biblioteka, kabinets kaut kur. Nu, te ir kristālu. Ak, jā. Nu, Ramadāna mēnesī te ar ļāvuši sievietēm piedalīties. Tas ir briesmīgi tam sultānam. Sultānam bija vairākas tās sievas un visas viņas tur. Šī te vāze esot no Francijas vesta. Te ir arī dažādi ārzemju mākslas meistaru darinājumi. Pa to vidu Ķīnas vāzes un kas tik te nav. Nu, te nu mēs esam nonākuši līdz bibliotekai. Milzīga biblioteka. 14,000 sējumu šeit esot. Usmaņu prinči un halifi bijuši ārkārtīgi izglītoti. Gan mākslās, gan politikā, gan ekonomikā, visur. Un tā viņi te izskatījušies ar. Nekāda smukuļa jau nav. Ja man te arī vajadzētu iefilmēties iekš bibliotekas. Es kādreiz savā laikā ļoti daudz grāmatas lasīju. Tagad es tikai meditēju. Te pa vidu esot tualete. Pa vidu visām tām mājām esot tualete. Nu, pods izskatījās šāds. Viens sievardīgt grib redzēt. No šitādā caurumā viss tās lietas notikušas un tur tā. Tā esot bijis tāda atpūtas istaba, kur dažreiz arī esot ēduši. Pieņēmuši maltītes un sultāni un viņa personīgie viesi. Tā sauc arī par putnu istabu, nes kāpēc. Es te rādu visu to tāpēc, ka, nu, es šaubos, vai kāds te maksās tādas naudas lielas, lai šeit būtu īpaši no maniem draugiem. Jā, tas ir tā. Lūk. Ejam tālāk. Te ir Osmāņu ģērboņi. Dažādi. Vēl viens ģērbonis. Un te vēl viens. Dažādos laika posmos. Mēs tagad ejam tālāk. Pagriežamies uz nākošo telpu. Cik skaists te viss. Cik skaisti. Nu, šitā istabiņa man visvairāk patīk. Tā tāds sievišķīgi ir. Krāsiņas smukāks. Jā, te ir uzreiz dāmu portreti redzami. Un interesanta vāzīte ar kruzlīšiem. Tā. Te ir otra glāze. Tā, un te man
mans audio gids apstājās, bet izskatās, ka šeit varētu būt kaut kas līdzīgs pirtī, vai tā saucam hamamiem, ar marmora sienām. Так, я хамам. Hamam, jā, tas ir. Хамам, а ну как Tā kā viņu izpratnē pirts dots no marmora, tīra marmora, tad tā ķerties klāt mums nedrīkst. Pirts istaba ar visu logu uz Bosforu. Tūlīt nonāksim tuvāk, tad es parādīšu, kā tur iekšā ir skaista lampa.